Nexus Fibers ir viens no lielākajiem sintētisko šķiedru ražotājiem Eiropā, un laika gaitā ir nomainījušies ne tikai akcionāru uzņēmumi, bet arī tehnoloģijas. Mēs arī esam aizgājuši zaļajā virzienā un uzbūvējuši šobrīd vienu no lielākajiem saules parkiem Daugavpilī. Tā kā Nexus Fibers ir viens no lielākajiem energopatērētājiem Latvijā, tad elektroenerģija ražošanas procesā ir ļoti būtiski, jo mēs gadā patērējam aptuveni 18 gigavatus elektroenerģijas un rēķinos samaksājam 2 līdz pat 3 miljonus eiro gadā. Tā kā rūpnīca darbojas 24/7 režīmā, meklējam jebkuru iespēju, kā optimizēt izmaksas un mazināt ietekmi uz vidi. 2024. gadā mēs uzzinājām par Altuma iespējām un pieteicāmies aizdevumam ar kapitāla atlaidi un uzbūvējām saules parku. Un pašu saules parka realizāciju mums nodrošināja uzņēmums Energrid. Energrid speciālisti mums arī palīdzēja veikt aprēķinus, sakārtot dokumentāciju un novest projektu līdz galam. Viss process aizņēma vairākus mēnešus. Kopumā mēs uzstādījām 960 saules paneļus ar kopējo jaudu 0,64 MWh. Un šis mums ir ļoti nozīmīgs ieguldījums ne tikai mums pašiem, bet arī pilsētai kā pievienotā vērtība un Latgales speciāla ekonomiskajai zonai, kurā mēs darbojamies un plānojam savu turpmāko attīstību. Mēs esam izvērtējuši jau pirmos iegūmus no šī saules parka, un mēs esam aprēķinājuši, ka ietaupījums būs aptuveni 7 līdz 8 tūkstoši eiro mēnesī, un atmaksas periods varētu būt ne vairāk kā 2,5 gadi. Kopumā esam ļoti apmierināti ar Energrid izpildījumu un arī nākotnē plānojam uzstādīt apmēram līdzīgu saules parku un noteikti dosim šo projektu tādiem profesionāļiem kā Energrid un iesakam arī to darīt citiem.